Austrālijas latviešu tautasdeju kopa Jūrmalnieki tika dibināta 2007. gadā, lai piedalītos dziesmu svētkos Latvijā. Šogad Jūrmalnieki ir sanākuši atkal kopā, lai piedalītos šī gada dziesmu svētkos. Tautasdeju kopas vadītāja Lāra Brenner cītīgi kopā ar Sidnejas un Adlaides deju kopu vadītājiem gatavo 5 izvēlētās dejas uz dziesmu svētkiem. Gada gaitā dejotāji ir sabraukuši uz vairākiem kopmēģinājumiem. 25. maijā Melburnā notika šāds kopmēģinājums, pēc kura notika arī Jūrmalnieku koncerts. Koncertu atklāja Jūrmalnieku vadītāja Lāra Brennere. Kad 2012. gadā man daži dejotāji sāka jautāt, vai atkal brauks grupa no Austrālijas piedalīties deju svētkos, sāku par to domāt, un kaut kādu iemeslu dēļ es to uzņēmos kāpot. Šoreiz mūsu dejotājos ir dejotāji no Kanberas, Melburnas, Adlaides, Sidnejas un pat viena no Wagga Wagga. Dziesmu un 15. deju svētku 2013. gada svētku atslēgas vārds ir līgo, lai top. Līgo latviešu tautas identitātes un kultūras tapšanas vēsturē un tradīcijā ir viens no nozīmīgajiem dzīvajiem simboliem. Līgo ir pārtapšanas, garīgas un fiziskas attīrīšanas auglības, un pats galvenais gaismas pavadīšanas un sagaidīšanas rituāls. Apliecinājums, ka sekojot dabas saulgriežu ritam, šāda atzimšana ir iespējama nevien katra konkrēta cilvēkā, bet veselas tautas dzīvē. Svētku vienojošie vārdi būs gaisma līgo Latvijā. Deju lielu uzvedumā koncepts šogad ir tāds. Latvija, latvieši, maza, bet bagāta, un lepna tauta Baltijas jūras krastā. Bagāta, jo mums ir pašiem sava valoda, tautas dziesmas, tautas dejas, tautas mūzika un tautas tēvs. Bet latvieši sākuši staigāt par svešām laipām. No svešām laipām, par kurām nav zināms, kur tās ved, mums ir jānokāpj. Iesim savas tautas ceļu saglabājot, visu latvisko un nododot to nākamajiem paudzēm. Jūrmalnieki šogad dejos E-grupā 5 dejas. Zēnu deja Es biju puika, meitenu deja Kreitsburgas palka un 3 pāru dejas. Lepna, lepna tālpļaviņa, Kūmas un Iebrauca saulīte. Mūsu dejotāji paši maksā visu savu ceļu un apmešanās izdevumus Austrālijā un Latvijā. Mums arī bija jāšoj dažus jaunus tērpus, lai deju svētku komiteju piekristu, ka mūsu tērpi ir etnogrāfiski pareizi. Tos jūs šovakar redzēsiet. Šis sarīkojums mums palīdzēs ar naudas vākšanu šo iemeslu dēļ, un par jūsu klātbūtni un ziedojumiem visi jūrmalnieki ir ļoti, ļoti pateicīgi. Liels paldies mūsu uzvedumu viesiem, Melburnas ritenītis un 5. ritenis, MLB Daugavas skola un kori, Daina un Atklājas.
Pušiem kājas nolīkoši, gar manīmi staigājot. Vienu ēst, vienu dzēst, vienām upi nomaskot. Nātī vaigi zilās acis, šiltim šīrā pavadi. Nātī vaigi zilās acis, šiltim šīrā pavadi.
pašām ir pustopiņš, man pašām ir pustopiņš. Man bija vara, es varēju lielīties ar Rīgunes uz Zaujiņā, Pēterburgo padusē ar krūtīmi kalnus gāzu, rokā nesu ezoliņu, krūtīmi kalnus gāzu, rokā nesu ezoliņu. Izjūtām jūs dodaties uz dziesmu un dejas svētkiem Latvijā šogad? Es esmu ļoti lepna būt latviete, un man ir prieks, ka man ir iespēja braukt uz Latviju un deja ar latviešiem un arī ar Austrālijas latviešiem. Es eju ar lielu sajūsmu, un es sagaidu, es iešu ar ģimeni, ar bērniem arī, un ar tēvu un ar sievu, un es ļoti sagaidu, ka būs ļoti patīkams laiks tur, un mums visiem patiks Latvija. Liekas, vienkārši tā kopības sajūta un arī to visu to latviskumu. Man liekas, Rīga pārvērtīsies pilnīgi, ka sabrauks no visiem pagastiem un laukiem. Es domāju, ka to Rīgai vajag. Un es vienkārši atceros tā kā skatītājs, ka tā pilsēta pilnīgi pārvēršas. Tā tiešām ir tie lielie svēki. Žēl, ka tikai reiz pa 4-5 gadiem tas notiek. Man vecākā meita arī, viņa studija pēc, viņa nevarēs piedalīties. Viņa teica, tad būs jānogaida tos 5 gadus, un viņa noteikti piedalīsies nākamajos. Kura ir mīļākā, interesantākā un grūtākā deja, kā tev liekas? Es domāju, ka varbūt meiteņu deja. Tās kustības ir diezgan sarežģītas. Bet man patīk, tāpēc ir tik interesanti. Austrālijā tas ir diezgan rēt, ka mēs varam dejot tikai ar meitenēm. Es domāju, ka tas ir jauki. Man interesākā ir lepna tā pļaviņa, bet tā nav visgrūtākā. Visgrūtākā būtu, es biju puika, man bija vara ar tiem maisiem, kuri jāsviež maisis apkārt. Vai jūs domājat, ka ir svarīgi pārstāvēt Austrālijas latviešus dziesmu un deju svētkos šogad Latvijā? Protams, ir. Es esmu lepna, ka mēs šeit Austrālijā esam tik lepni būt latvieši un ka mums ir iespēja braukt uz Latviju un ka mēs varam rādīt Latviju, ka mums ir sabiedrība šeit Austrālijā un ka mēs varam dejot tautas dejas un ka mēs varam runāt latviski un sadraudzēties ar latviešiem. Jā, es domāju, tas ir ļoti svarīgi, ka mums ir kaut kāda pārstāve no Austrālijas nāk un dejo un ņem dalību. Jā, ir ļoti svarīgi. Es priecājos vispār par to skaitu. Man liekas, tur kaut kas minēts, ka būs kāds 70-80 no kora. Es nezinu, nošķiet kaut kas līdzīgs dejotāji arī. Arī vienkārši gan pašiem, gan arī Latvijā redzēt, ka tā tomēr tie, kas dzīvo ārpus Latvijas, arī mēģina tur kaut kādas saites uzturēt un to kultūru uzturēt, un tas visiem nāk par labu, ļoti svētīgi. Kā jums šodien vispār patīk koncerts? Es domāju, ir tik forši, ka tik daudz cilvēki ir sanākuši kopā, jaunieši, ļoti jauki. Man ļoti patīk. Man pārsteidz, ka tik daudz cilvēku un tik daudz jauniešu sevišķi. Man patīk, ka jaunieši var sarīkot kaut ko tādu. Ļoti patīkam, ka tik daudz sapulcināt arī gan dejotājs, gan arī korists. Ļoti forši. Ļoti labi, brīnišķīgi. Vai ir kāda deja, kas jums liekas visinteresantākā šodien? Man interesē tās dejas, ko jūrmalnieki dejos Latvijā,
jo man liekas, tie ir mazliet atšķirās no tām, kas mums ir vairāk pazīstami. Un es domāju, ka ir jauki tos redzēt. Tās tautsdejas lielākoties bija svešas man. Un, jā, kora dziesma, tā pirmā skaista, ļoti sentimentāla. Tā bija ļoti skaista dziesma. Man tās dejas, kur tās latgaļu meldiņas, tās dziesmas, tās man vienmēr vēl. Bet tā pēdējā tieši, kas nu pat bija, tā bija smuka. Es dziedāju līdzi. Visas bija ļoti skaistas. Vai jūs kādreiz esat piedalījusies dziesmu vai deju svētkos Latvijā vai bijis kā skatītājs tur? Es esmu bijusi kā skatītāja 2 reizes, un man ir ļoti žēl, ka mums neiznāk šogad braukt, bet izklausās, ka viņiem ies ļoti labi. Tā izskatās, viņi ir ļoti sagatavojušies. Es dziedāju korī 2008. gadā. Jā. Un kāpēc tad šogad nebrauc? Man ir žēl tagad. Šodien man ir žēl, ka es nebraucu. Bet kaut kādīgi nesanāca. Un kāda jums bija pieredze, kad jūs bijāt Latvijā dziesmu svētkos? Tas ir vienreizējs piedzīvojums. Bija tā, ir grūti aprakstīt, bet tas bija tāds, visu laiku bija tāda sajūsma un patīkam, ļoti patīkam. Visur piedalīties, arī pat mēģinājumos bija interesanti. Es esmu vairākas reizes kā skatītājs, un šī būs man pirmā reize kā dalībnieks, un es nevaru sagaidīt. Tā lielākā ironija bija tā, ka mēs nodzīvojam tos daudzos gadus Latvijā, tad mēs kaut kādīgi neienāca prātā, ka būtu arī jāpiedalās dziesmu svētkos, bet tagad ļoti gribās. Un nevar sagaidīt. Jā. Tad jūs korī dziedāsiet, jā? Korī, jā. Es tās visiem saviem austrāļu draugiem arī, un viņi vienkārši nevar ticēt, ka kā vispārīgi var sapulcināt tik daudz cilvēks. Tā ir latviešu tauta. Un tā ir kaut kas tiešām unikāls. Tad viņi prasa, vai varēs noskatīties tiešraidē vai YouTube un tam līdzīgi, bet viņiem arī ļoti interesē. Kā skatītāja, jā, 93. gadā. Un kā jums patika? Ļoti labi, jā, ļoti labi patika. Vai jūs domājat, ka ir svarīgi pārstāvēt Austrālijas latviešus šajos deju un dziesmu svētkos Latvijā? Jā, es domāju, ka tas ir svarīgi, jo var redzēt, cik liela interese ir šeit Austrālijā. Un es domāju, ka tas ir ļoti jauki, kad var aizbraukt un piedalīties. Mums ir vairāk, kas pat nav, kas ir tikai apprecējušies ar latviešiem. Un viņiem tas ir tik svarīgi, man liekas, ka viņi to piedzīvo. Tas ir ļoti labi. Es domāju, ka jā. Es domāju, Latvijā redz, ka Austrālijā ir latvieši un kad viņi uztur kultūru. Noteikti, jo tik daudz latviešu tagad dzīvo ārzemēs, kad no visām ārzemes zemēm pārstāvji būtu ļoti svarīgi piedalīties. Vai ir vēl kaut kas, ko jūs vēlētos pieminēt par šo koncertu? Man ir prieks, ka mēs varam uzstāties arī ar koristiem, un tas ir jauki, ka mēs kā dejotāji var dzirdēt, kā viņi dzied latviešu tautas dziesmas. Jā, tas ir jauki, ka mēs varam visi kopā uzstāties. Es esmu pateicīga par tiem, kas ir uzņēmušies to rīkot. Jo kā ar visiem sarīkojumiem, ar daudziem palīgiem tas vispār nenotiek. Tad liels paldies rīkotājiem. Par šīs dienas koncertu ir ļoti prieks redzēt, ka ir tik daudz cilvēku sanākuši kopā. Mums ir ļoti liels bars šeit, un ka visi varētu baudīt latviešu kultūru. Tas ir ļoti patīkami. Man ļoti patīk, tāpēc, ka es tur piedalos pats, un es varu dziedāt, un es aizraujos. Un man sevišķi arī patīk tas, ka sevišķi korī, noteikti arī dejās, tiek piesaistīt arī tādas sejas dalībnieki, ko vispārīgi nav redzēti sabiedrībā, un tas ir tāds pievilkšanas punkts viņiem varbūt nākt arī šajā sabiedrībā un piedalīties un vairāk kaut ko darīt. Es domāju, tas ir liels pluss.
Jā, es domāju, un tas koncerts pats par sevi, jā, jo biežāk, jo labāk. Nē, īstenībā ļoti skaisti, ļoti labi. Es vēlos novēlēt labu laimi, lai viss izdotos labi austrāliešiem un visiem dalībniekiem. Mani sauc Šarlote Jakse. Paldies visiem, kas bija ieradušies uz šo koncertu Melnburnas Latviešu slamā. Un līdz nākamajai reizei. Paldies!